Labvakar, esiet sveicināti. Atkal šogad pienāca 13. janvārs, ko daudz gaidīja ar interesi. Citi baidījās, policisti pastiprinātā kaujas gatavībā, bet viss beidzās mierīgi, bez starpgadījumiem. Ļoti labi. Un mūsu jautājums ir par to, kāds ir tautas noskaņojums šodien, pirms gada, pirms 20 gadiem. Gaidīsim jūsu komentārus un jūsu vērtējumu tam, kā jūtās tauta un kāpēc viņi varbūt ir tik pasīvi protestos. Arī tāpēc mūsu telefona aptaujas jautājums ir šodien tāds. Kāpēc iedzīvotāji pasīvi piedalās protestos? Pirmais - neredz jēgu, otrs - nav mērķa, trešais - baidās. Un tagad nostīsimies pavisam nelielu video, atskatīsimies uz mūsu jaunāko laiku vēsturi. 5, 7, 8 kilometri. Kopš ziemas, kad visā Latvijā dega barikāžu ugunskura, ir pagājuši jau 19 gadi. Par spīti asiņainajai pieredzei Lietuvā, cilvēki Latvijā toreiz vienalga nebaidījās iziet ielās, pat rēķinoties, ka kuru katru brīdi var nonākt zem tanku stobri. Toreiz zīmīgajā 13. janvārī Krasmalā pulcējās pat 700 000 jaužu. Likme bija Latvijas neatkarība. Arī šajās dienās cilvēki, kas gatavi iet ielās, lai ko aizstāvētu, patiesībā netrūkst. Par to liecina gan Lietusargu revolūcija, gan 13. janvāra notikuma pērn, kad Saeima palika bez logiem, arī Baušnieku akcija aizstāvot slimnīcas slēgšanu. Un visbeidzot 13. janvārs šogad, kad jaudas pulcējās protestējot pret Pareks bankas glābšanu. Tiesa protestētāji nav vairs ne simtiem un pat ne desmitiem tūkstoši. Un dažbrīd pat rodas jautājums, vai kārtējā akcija nav vien tāda ākstīšanās. Kāpēc tā? Vai varbūt tādēļ, ka likmes vairs nav tik augstas? Uzmanību, un mēs tagad pieslēdzamies televīzijas skaņu kanālam. Mūsu šīs dienas galvenais varonis Antis Atēls Bērziņš, cilvēks, kurš pirms gada tika aizturēts pie Saeimas, un šovakar viņš ir mūsu studijā. Labvakar. Labvakar. Vai jūs varat izstāstīt, kas notiek pagājušajā gada 13. janvārī? Es domāju, ka visi to daudz maz zina, bet tā trijos vārdos atskatoties, cerējām, ka es, personiski cerēju, ka būs tāda jauna dziesmotā revolūcija, bet sanāca bruģotā revolūcija, tā. Bet, vienalga, varbūt, ar dziesmām, ja tas būtu panākts, tas, ko izdevās panākt, tas būtu bijis labāk, bet labi bija arī tā. Par ko jūs aizturēja? Par piedalīšanos, protesta akcijās. Metāt akmeņus? Jā, met, protams. Cik tālu jūsu lieta? Jūs šobrīd tiekat saukt uz prokuratūru vai pratināts? Vienreiz tika izsaukts, jā. Pirms tam uz policiju un vienreiz uz prokuratūru. Ko jautāja prokuratūra vai policija? Jautāja, ko tad darīja 13. janvārī. Ko darījāt šogad 13. janvārī? Šogad sanāca tā, ka man ka 13. janvārs iekrita trešdienā, un tieši trešdienās es strādāju no agra rīta līdz vēlam vakaram. Jūs lasat lekcijas? Jā, tehnikumā, Jūrmalā. Nebija doma piedalīties 13. janvāra akcijā šogad, vai tā bija apzināta vēlme? Nē, tas bija... Tas, protams, ir atkarīgs arī no tā, vai ir brīvs brīdis. Pērn bija, vakars bija brīvs, un tas bija viens no iemesliem, kāpēc es nolēmu iet. Jo, es atceros, kā es domāju, skaidrs, ka būtu jāiet, un skaidrs, ka es tieku, ja? Un tad, ja ir abi šie priekšnosacījumi, tad nedrīkst neiet. Kaut kas ir panākts? Kaut kas noteikti. Jā, grūti varbūt pat izanalizēt šobrīd vēl tieši kas, bet kaut kas noteikti ir panākts. Mēs šogad redzējām, ka akcijas nebija nekādas, lai gan daudz gaidīja ar bažām un prognozēja, modelēja situācijas. Mūsu studijā ir viens no tiem cilvēkiem, kas organizēja akcijas šogad. Antiglobālistu līderis, jauna tāda organizācija, Andris Orals ir mūsu studijas viesis. Labvakar. Lūdzu. Orala kungs, es pats arī taisīju reportāžu, biju pie Pareks jaunās mītnes. Man likās, ka policisti un žurnālisti tur bija vairāk nekā cilvēki. Nebija tāda vilšanās nedaudz, ka šogad tautas tik maz? Vakar mēs gaidījām, ka būs vairāk cilvēki. Bet, šodien, paskatoties tā no malas nedaudz, mums likās tomēr, ka tas izdevās, jo bija ļoti, ļoti liela ievērība no masmēdiju puses. Tas, protams. Masmēdija, protams, izdarīs savu, jā. Mūsu biedrība ir pilnīgi jauna. Mēs organizējāmies oktobra vidū, un plašākai publikai vienkārši neesam pazīstami. Ne mūsu idejas, ne mēs kā cilvēki.
Tas arī var būt viens no faktoriem, kāpēc... Antiglobālisti vispār ir internacionāli pazīstams, startautiski pazīstam diezgan tādām agresīvām protestu akcijām. Jums ir sakari ārzemēs? Pagaidām vēl nē, bet nākotnē nodibinās. Tad nosaukumu jūs paši izdomājat bez saistības? Jā, jo mūsu idejas pilnīgi, teiksim, mūsu dzīves redzējums pilnīgi atbilst nosaukumam. Vakar jūs galvenā devīze bija, ka jūs protestējat pret Pareks bankas pārņemšanu, nereiķinoties ar tautas interesēm. Kas tad ir jūs tā galvenā cīņa? Galvenā cīņa ir ne pret globalizāciju kā tādu vispār, jo globālajiem procesiem ir arī pozitīvās puses, bet tieši pret negatīvām izpausmēm. Tām izpausmēm, ko ierīnas cilvēks nevar ietekmēt, tās pašas bankas sistēmas. Ants, jums ir savu versiju, kāpēc vakar, 13. janvārī, cilvēku bija tik maz atsaucās uz aicinājumiem nākt un par kaut ko runāt? Pirmkārt jau pikets ir tāda protesta forma, kas neprasa lielu dalībnieku skaitu. Es to zinu no personīgās pieredzes. Arī 10 cilvēki var sarīkot tādu piketu, ko parāda visas televīzijas, un viņam ir tas efekts, kas ir vajadzīgs. Mītiņā tiešām, kur ir jāskandē, kur ir jābūt pilnam laukumam, tur prasās, lai ir tas 1000. Ja? Piketā pietiek ar pāris desmitiem, lai teiktu, ka viņš ir izdevies un teiksim, viņš ir noticis, ja? Sekmīgi. Varbūt tas ir viens no iemesliem, kāpēc arī, jo tas bija plānots kā pikets, un neviens arī, nedomāju, ka tur būtu... Jūsuprāt, vispār ir iespējams šobrīd savākt 1000 cilvēku? Redzat, ja runā no tādas pozīcijas, ka, teiksim, tā kā bija pērn, vai atkārtosies tas, kas pērn, tad uzreiz jāskatās, vai tas vispār ir vajadzīgs. Tā kā, teiksim, ir paruna, ka atkārtots joks nav joks, tāpat arī var teikt, ka atkārtots mītiņš vai atkārtots kaut kādas spēcīgākas protesta akcijas arī vairs nav tas, kas viņas bija pirmo reizi. Ja? Viņas pirmā reizē ar viņām kaut kas tika padarīts, panākts, un varbūt, ka tagad jāiet tālāk, jādara kaut kāds principiāli savādāks, kaut kādas formas, tādas politiskas līdzdalības formas jāmeklē. Jau bāzējoties uz tā, kas ir padarīts pērn. Atkārtots joks tiešām nav joks, bet kā joku to noteikti neuzsvēra drošības spēku Latvijā, un vakar mēs redzējām ļoti daudz policistu un patruļus ielās, un tāpēc es gribētu aicināt studijā valsts policijas priekšnieku vietnieku Indu Čūzi, kurš izstāstīs par to, cik nopietni gatavojas policija vakardienas dienā. Čūžkungs, patiešām mašīnu kolonas policisti bija tiešām vairāk kā piketētāji. Vai tas attaisnojās? Jebkurā gadījumā katrs pasākums, kurš tiek organizēts un kurš ir pieteikts, policija uz viņu rieģē un, protams, izvērtē arī dažādas riskus, protams, jā. Šai konkrētajā gadījumā, protams, tas ir iepriekšējais gads vai iepriekšējā pasākumu, un policija adekvāti arī rīkojās un nodrošināja šo pasākumu. Sekojāt līdzi arī radikālām organizācijām, kas kā pagājušajā gadā iespējams provocēja vai neprovocēja? Protams, kad pēc katra gadījuma, kurš varbūt tās ir bijis nepatīkams, ir sava analīze, savs izvērtējums un mācīšanās. Tālāk, protams, kad policijas darbs nenorobežojas tikai ar šo mītiņu, kas atradās pie Pareks bankas, protams, ne. Mēs, starp citu, sazinājāmies arī ar cilvēku, kas izmanto 13. janvāra vārdu. Ir tāda kustība, 13. janvārs tā līderis ir bijušais nacionāla bolševiks Lindermans, un viņš nepiedalījās nekādās akcijās, un lūk, ko viņš mums teica. Es neredzu jēgu pulcēt nelielu skaitu cilvēku tik nelielam pasākumam kā vakar. Ja pulcē, tad lielu skaitu dalībnieku. Mēs plānojam piedalīties vēlēšanās. Esmu izveidojis partiju, kas plāno kandidēt vēlēšanās, un tas ir mūsu galvenais uzdevums. Tātad radikāļi bija pavisam droši, ka būs maz cilvēku un nav vērts ierasties. Starp citu, jūs arī kādā intervijā teicāt, ka apmēram pēc gada, tas ir tagad, būs skaidrs, kā tas īsti notika. Tad bija tai pūlī provokātori, kas centās provocēt uz šīm akcijām, vai tas tomēr bija tikai un vienīgi stihiska akcija? Protams, kad šis pasākums ir jāsadala divās daļās. Jā. Protams, tas bija šis scenārijs, kas notikās atbilstoši pieteikumam, un, protams, scenārijs, kas notikās, kurš jau ir stihisks, jā, kurš izveidojās, protams, no ļaudīm, kuri vēlējās kaut kādā veidā sev parādīt vai demonstrēt, kaut vai redzot pēc viņu sejas sagiem un tam līdzīgām lietām. Jā. Tātad būtībā bija cilvēki, kas izmantoja šo pasākumu, lai
veikt savus provokatīvās darbības. Bija arī provokātori tātad. Protams. Ants, pie kā jūs sev pieskaitat? Kas notika toreiz? Nu, es domāju, ka bija gan. Varbūt, ka bija kaut kādi provokātori. Es pieļauju, nu, teiksim, pēc citu kaut kādām sniegtām ziņām es varu to secināt, ka viņi tur bija. Tanīpat laikā, tur, kur atrados es, nu, teiksim, varbūt ir pāris 10 cilvēki, ja? Mēs nejūtām nekādas kūdīšanu nejūtām. Tas tiešām tā vēlme iet uz sevi, viņa radās spontāni un likumsakarīgi pēc tā, kā beidzās, teiksim, tas koncerts. Es nevaru to nosaukt par mītiņu, tas bija koncerts. Čužkungs, cik lietas šobrīd ir prokuratūrā? Par cik cilvēkiem mēs runājam? Patreizajā brīdī mēs runājam par 46 personām. 21 persona šajā mēnesī, kuram tiks uzsākta krimināla vajāšana. Un vēl apmēram 53, kurus mēs tuvākā laikā izvērtēsim. Krimināla likums saka, ka par aktīvu piedalīšanos masu nekārtībās sankcija ir no 8 līdz pat 15 gadiem cietumā. Jūsuprāt, vai kāds no šiem cilvēkiem ir pelnījis tik bargu sodu? Es domāju, ka likums jebkurā gadījumā ņems vērā kā vai nu pastiprinošs apstākļus, vai nu mīkstinošs apstākļus. Šajos ietilpst, teiksim, konkrētās personas, teiksim, rīcība, viņa attieksme pret šo, sadarbība ar izmeklēšanu un tam līdzīgas lietas. Tā kā es domāju, ka šeit nekādā gadījumā nebūs sods, kurš būs visiem vienāds. Bet, nu, jūs personīgais viedoklis, jūs bijāt pagājušajā gadā, jūs redzējāt, nu, kādu sodu pelnījuši tie, kur vaina tiks pierādīta? Es domāju, dažādi. Un es domāju, ka viennozīmīgi arī būs sodi, kas būs krietni zem šīs, teiksim, nu, šā panta zemākās likumas. Zemākā likuma tas sanāk 8 gadi. Jā. Jā, nu. Jūs jūtaties vainīgs? Nu, teiksim, es nejūtos vainīgs kā tāds. Ja? Es jūtos darījis pareizi, rīkojies pareizi. Es piekrītu, ka, teiksim, šī padomju laika relikta krimināla likumā izpratnē mani tiesa var uzskatīt par vainīgu. Jā. Kas attiecas uz, teiksim, uz šo intervālu 8 līdz 15 gadu, un cik es dzirdējis arī, ka tur nevar dot nosacīti, ja, ka tas ir tikai reāls cietumsods pēc jauniem normatīviem aktiem, tad es domāju, ka skaidrs, ka puiši to nav. Teiksim, puiši to ne no kāda viedokļa raugoties nav pelnījuši. Orolkungs, ko jūs sakat? Ko ir pelnījuši tie cilvēki, kas pagājuši piedalījās grautiņos? Nu, ja kāds konkrēti paņēma sakmeni un izsits logu, nu, tad lai viņš par to logu arī samaksā. Tas būtu pietiekami. Es domāju, ka jā. Ja kāds sabojājas nedaudz fasādes, lai viņš atmaksā remontu. Nu, es domāju, ka šeit es gan negūtu piekrist, ja mēs skatāmies no krimināltiesiskā viedokļa, tad šeit iet runa jau par masveida masu nekārtībām. Ja? Šeit neiet runa, ka viens cilvēks iet pa ielu, paņem akmeni un izsit. Pēc laika nāk otrs un tam līdzīgi. Tātad būtībā viens otru papildinot. Ja? Veidojas arī, un tāpēc arī likumdevējs ir paredzējis stingrāku sodu, kas ir, ja noziegums izdarīts, teiksim, ir grupveidā. Bet tā nav iepriekš organizēta grupa. Viņi ir savā starpā taču nepazīstami cilvēki. Te bišķiņ savādāk, man liekas, jāskatās. Grupēdā viņi iepriekš norunājuši un kaut ko izdarījuši, bet šajā gadījumā... Būtībā 222. panta tieši otrā daļa jau redz piedalīšanos, masu nekārtībās, piedalīšanās. Un pirmā daļa šim pantam tieši nosaka, ja, organizēšanu, bet otrā daļa ir piedalīšanās. Tad neatkarīgi no tā, tavs, teiksim, veiksmi, līdz ko tu esi piedalījies, tad ar aktīvām darbībām, līdz ar to tev ir noziegums sastāvs. Būtībā, protams, policijai ir jāpierāda viņa konkrētas darbības, jādokumentē viņas atbilstoši lietisko pierādījumu, teiksim, kopumam, tam līdzīgi. Jā, dažādas likuma skaidrojums varētu būt. Redzēsimies, ko teiks prokuratūra. Es domāju, lietas būtība ir tāda, ja, tas ir skaidrs, teiksim, ja ļaudis saceļas, ja viņi vinnē, tad ja viņi uzvar, tad viņi ir varoņi, ja viņi zaudē, tad viņi noziedznieki. Ja. Kaut gan viņi dara pilnīgi vienu un to pašu. Ja. Tāpēc te, protams, jāskatās tiešām. Ir skaidrs, ka šādas rīcības traktējums, viņš vienmēr būs politisks. Viņš nekad nebūs apolitisks, viņš nekad nebūs neatkarīgs no tā, kas ir pie varas. Ja.
par to uzvarēšanu un zaudēšanu. Pirms 20 gadiem arī, starp citu, notika masu tautas kustība, dega barikāžu ugunskura, un barikādas bija celtas Vecrīgā. Tās, starp citu, 13. janvārī pilnīgi vienlaicīgi arī dega vakar, un mēs aicinām studijā mūsu nākamo diskusijas dalībnieku, barikāžu muzeja direktoru Renāru Zaļo, kas arī vakar bija barikādēs, pie barikāžu ugunskuriem vakar. Mums prieks jūs redzēt. Jūs pats vakar, protams, bijāt pie barikāžu ugunskuriem un nepiedalījāties akcijās. Ko jūs sakat par to, kas notika pirms gada, un kur jūs redzat savu vietu? Pirms gada, kad notikuma Vecrīgā, es arī biju Zaķu salā pie barikāžu atceres ugunskuriem, jo atceres ugunskuri šogad tika iekurti jau 19. gadu pēc kārtas, 13. janvārī, 18. Manas domas par notikušo. Masu nekārtības. Šeit es, protams, varētu vēl arī piebilst to, ka es esmu bijušais milicijas policijas darbinieks, policijas pulkvešleitants 91. gada 20. janvārī kopā ar saviem kolēģiem ar ieročiem rokās aizstāvēja iekšlietu ministriju. Un, ja izvest, teiksim, kaut kādā veidā analoģiju ar 91. gada notikumiem. 91. gadā mūs, pēc tam, kad mēs šāvām pretīm Omanu kaujiniekiem, arī pratināja. Un pratināja ļoti daudz prokuratūras. Gan Latvijas prokuratūra, gan Latvijas PSR prokuratūra, gan bija atbraukusi arī PSRS prokuratūra. Mūs par vainīgiem tad neatzina. Kā teica Ants, varbūt tāpēc, ka jūs uzvarējāt? Mēs bijām Latvijas Republikas milicijas darbinieki tajā laikā, un mēs pildījām Latvijas Republikas likumus. Tieši tā, bet Ants, man jautājums jums, vai jūsuprāt ir iespējams vispār vilkt paralēles starp tiem notikumiem pirms 20 gadiem un kaut kādām tautas kustībām šobrīd? Par jaunām tautas frontēm mēs runājām. Mēs pat labi nerunāsim par grautiņiem, bet par tautas aktīvu kaut kādu kustību. Es domāju, ka noteikti. Es arī, teiksim, es biju jauns puika tajā laikā, bet es barikādēs arī piedalījos. Cik man gada atļāva, ja? Un arī, teiksim, 80. gadu beigu visas tos manifestācijas lielās, kur iet pilna tolaik Ļeņina iela, ja, teiksim, un visi dzied, ja, cik acis rāda, visi kopā dzied. Es tur visur esmu bijis iekšā un aktīvi piedalījies. Skaidrs, ka, teiksim, tās ilgas pēc pārmaiņām, viņas ir kaut kādā ziņā līdzīgas. Protams, tad viņas bija lielākas, ja, bet tad viņas varbūt arī bija cerīgākas. Ja. Jo tagad viņas ir palikušas bezcerīgākas. Tad bija kā viss skaidrs. Tagad nekas nav skaidrs, izņemot to, ka ir dimbā. Ja? Un tās ilgas, viņas aicina cilvēku rīkoties. Vai Zaļākums uzskata, ka šobrīd ir dimbā un kaut kas jādara, vai ne? Jā. Tas ir labs jautājums. Šeit atkal var iziet no 91. gada analoģijas. 91. gadā ļaudis devās uz barikādēm ar vēlmi aizstāvēt augstāko padomi, patreiz Saimu, ministru padomi. Jūs labi atcerieties tajā laikā, ka vislielākā, vislabākā apsardzība no ļaužu puses bija tieši ap šīm ēkām, augstāko padomu Saimas ēku. Šobrīd laikam to būtu grūti sagaidīt, vai ne? Mēs redzam nedaudz pretējas izpausmes. Šajā brīdī man iznāk tikties ar ļoti daudziem barikāžu dalībniekiem. Es braukāju daudz pa Latviju apkārt, un
cilvēki nāk pie manis un saka, ja Latvijai būs nepieciešams, mēs atkal dosimies aizstāvēt Latviju, stāsimies uz barikādēm, bet mēs aizstāvēsim Latviju, nevis ministrus deputātus. Kas ir tā situācija, kurā jūs redzat, ka Latvija būtu jāaizstāv uz barikādēm? Jūs personīgi? Es jums saku, cilvēki saka, ja būtu vajadzība, bet patreizējā mirklī vajadzētu mūsu valdībai, ministriem, saimai pieņemt un steidzīgi pieņemt rīcības plānu, kā izvest valsts no krīzes stāvokļa. Jo, ja cilvēki redzētu tādu plānu, ja justu tādu plānu, būtu saskatām perspektīva, tad arī es domāju, nebūtu tādas kurnēšanas. Jo, ja būtu plāns, ja saskatām perspektīva, tad mūsu Latvijas ļaudis gaidīs to perspektīvu. Es domāju, tāpatās arī Čuža kungs par policijas darbiniekiem. Viņi arī gaida. Un mediķi, studenti. Policisti gaida plānu? Es varbūt tās nedaudz gribētu paturpināt jau minēto to, kad arī es 91. gadā strādāju tajā laikā milicijā, policijā, pildīju dienas pienākumus un tiešām arī piedalījos šajos janvāra notikumos. Bet tajā laikā nevienam nenāca prātā doma kaut ko sasist, kaut ko nolaupīt, kaut ko nozagt, gaidīja, aizsargāja, bija gatavi. Bet, ja mēs skatāmies pagājušajā gadā 13. janvāra, tad viņš jau bija nevis gaidīja kaut ko, bet viņš jau izvērtās agresijā. Un var runāt, teiksim, par daudz ko, bet es nekad nesapratīšu to, kad daudzīt logus, izlaupīt veikalus, ja, ka tas ir Latvijas aizstāvēšana, vai tā ir kaut kāda interešu panākšana. Tas ir noziegums. Par to ir krimināla atbildība. Par to ir jāatbild. Protams, bet tāda protesta forma eksistē, un daudz vietā Eiropā mēs redzam ne tādas vien lietas, kas notiek, it kā miermīlīgās demonstrācijas, ko Antis saka. Es gribēju vēl pateikt, kas attiecas par policistiem. Ja, tad, protams, ka policisti ir ļoti neapskaužamā situācijā ar patreizo situāciju, jo visa alga samazinājuma, materiāla tehniskā bāze, protams, ir kritiski samazināta, bet katrs, kurš ir palicis strādāt policijā, viņš zina, kāpēc viņš tur ir palicis, un viņš zina, kas viņam ir jādara. Vairāk vai mazāk cilvēki, kuri varbūt domāja, ka šeit varēs nopelnīt vai šeit būs labāk, ir jau atstājuši. Un policijas dara savu darbu. Citu Vojnikungs tepat studijā pēc Bauskas tiem protestiem teica, ka tas mērķis šobrīd izveidot katrā reģionā savu, tā teikt, specvienību, kas varētu ātri reaģēt uz kaut kādiem protestiem vai kaut kādām dumpju izpausmēm. Ir šādas specvienības, jau ir laidušas savu spēku lietā? Es zinu, kad laiduši, protams, ka nav, jā. Es pat cik pārstāvu Rīgas reģionu, ja, tad zinu, ka Rīgas reģionā ir šāda struktūra, ja, un var teikt droši pēc Rīgā, es runāju, pēc 13. janvāra 2009. gada, nav pielietots kaut kādas, teiksim, speclīdzekļi, ja, kaut kādās situācijās. Izņemot, protams, bruņot noziedznieku un bandu aizturēšanu. Protams. Anzembīgs piebilstams. Es gribētu pateikt, ka tā problēmas sāls jau nav krīzē. Krīze vienkārši bija tā, kas parādīja, kas, teiksim, kas iesaucās, ka karalis ir pliks, bet karalis jau bija pliks arī pirms tam. Ja? Vienkārši tā kā cilvēki dzīvoja pietiekami pārtikuši, tad viņi, protams, pukstēja, stāstīja anekdotas, bet viņi pievēra acis uz to, ka valsts izzoga. Ja? Kad sanāca tā, ka sākās krīze, un kad sanāca tā, ka daudziem vispār nav ko ēst, un tad viņi pēkšņi atcerējās, jā, ka tiešām valsts taču ir izzagta. Bet viņi jau tika izzagta visus šos teiksim, 18 gadus, ja? Un tas jau ir tas, ko prasīja, teiksim, pērn tauta, un tas ir tas arī,
tas ir tas, pie kā būtu jāstrādā, lai šo situāciju atrisinātu. Faktiski būtu jāmaina politiskā iekārta, jo šā brīža politiskā iekārta ir novedusi strupceļā valsti. Nu, jau, starp citu, tauta arī pagājušajā gada 13. janvārī lielākā daļa, kad bija sanāka uz Doma laukumā, izturējās miermīlīgi un tie grautiņi veicēja nosacīt. Tas bija tomēr mazākums. Mēs aicinām studijā mūsu ekspertu, šīs dienas ekspertu sociāla antropoloģiju Aivitu Putniņu, ar kur runāsim par to, kāds viņas prāt šobrīd tautas noskaņojums. Putniņas kundze, jūs dzirdējāt mūsu sarunu. Nu, jūs tāds pirmais secinājums par to, kādā šobrīd situācijā jūs redzat, ir tauta inerta, apātiska, vai viņi ir pietiekami aktīvi kaut ko darīt, ja tas ir nepieciešams? Es domāju, pirmkārt, ko nozīmē darīt. Mēs te parasti runājam par to darīšanu, ka cilvēki iznāk ielās, un tad vai nu viņi dzied, vai nu arī daudz logus. Bet darīt jau mēs varam ļoti daudz un citādākās veidos, kas mūsu pašreizējā valsts situācijā, nu mēs esam nodzīvojuši tagad šos 20 gadus neatkarīgā valstī, nu ir laika saprast, ka nepietiek iziet ārā padziedāt vai iziet ārā tur izkliet kādas rupjības vai izdauzīt logus, ka tāpēc lietas nemainīsies. Un ka tajā situācijā, kurā mēs esam nonākuši visi kopā, jo nav vainīgi ne tie 100, kas tur sēž. Vainīgi mēs esam visi, tāpēc, ka mēs šajā sistēmā mēs piedalāmies. Un cik daudz mēs katrs darām, lai šo situāciju mainītu. Tautas pētījums, un pat kas ir iznācis, saka vienu lietu, ka Latvijā sabiedrība nav gatava ziedot daudz laika sabiedrisku mērķu, nesautīgi sabiedrisku mērķu labā. Jūs piekrītat tam? Šī statistika attiecās uz cilvēku dalību dažādās organizācijās. Un tas būtu viens no rādītājiem, kas Latvijā, līdzīgi kā citās postsociālismu zemēs, tiešām ir salīdzinoši zems. Kāpēc? Tāpēc, ka mums vēl nav izveidojies, mēs par tādu pamatu pieņemam kā ideālu, ka mums būtu jābūt pilsoniskai sabiedrībai. Proti, pilsoņi ir ārkārtīgi aktīvi, viņi iesaistās valsts pārvaldē un dažādu lietu lemšanā, viņi daudzas lietas dara arī paši. Viņi paši organizējās. Un šī viedokļa mēs nākam no sabiedrības, kur nav tādas, šīs te vēsturiskās pieredzes. Mēs esam pieraduši, un tā kā arī te kungi daudz teica, mēs gaidām, kāds tur augšā kaut ko iedos plānu, kāds kaut ko sakārtos, un kāds kaut kas būs. Bet tā vienkārši dzīvē nenotiek. Tas varbūt ir skaisti. Kā būtu jānotiek? Kā būtu jānotiek? Kas Latvijas sabiedrībai šobrīd būtu jādara? Mēs zinām, sakam, ka krīze ir iespēja. Tad kā sabiedrībai būtu jāmainās šobrīd? Es domāju, ka cilvēki jau pat labāk to arī dara. Ja mēs paskatāmies uz labdarības akcijām, uz cilvēku ziedošanas aktivitāti, tas, kādā veidā cilvēki viens otram palīdz, kā cilvēki nāk uz šo pašu Telšu pilsēciņu, kur šie daži cilvēki dzīvo, un viņiem dzīvo līdzi cilvēki visā Latvijā, cits pie televizora ekrāna, un cits nāk pie viņiem runāties. Un turklāt tur ir tāda lieta, kur mums nav šīs te etniskās dalīšanas. Tur cilvēki ir sapratuši, ka tā ir viena lieta, par ko viņiem ir jāstāv. Un tai darbībai, manuprāt, ir jābūt lokālai. Līdzīgi tā kā, piemēram, Bauskas protesti, kas bija par pavisam konkrētu lietu. Viņi gribēja panākt, viņi gribēja, lai viņiem pasaka, kas notiks ar viņu slimnīcu. Viņi gribēja šo slimnīcu, viņi gribēja būt līdzdalīgi lēmumu pieņemšanā par šo slimnīcu. Kas notiek, teiksim, zemnieku protesta akcijās, viņi gribēja pavisam kaut kādas konkrētas lietas, kuras viņi daļai arī panāca. Savukārt 13. janvārī cilvēki bija pret, un patiesībā visi, kas tur bija, droši vien, ja viņiem pavaicāt, viņi teikt visam dažādas lietas. Viņi teikt, man šitais te nepatīk, redz, kāda esmu noēdušies, un tur nav nekādas šīs te lietas būtības iekšā, tāpēc, ka cilvēks jau, viņš grauj, bet viņš nepiedalās un neko nerada. Ants, piekrītat? Nē. Teiksim, tā loga sišana, tā bija faktiski atbildes reakcija uz ignorēšanu. Cilvēki prasīja dialogu ar pie varas esošajiem. Pie varas esošie šo dialogu nenāca. Viņi apzināti to nedarīja. Un jau nākamais solis bija, teiksim, savas attieksmes parādīšana, teiksim, atbildot uz šo ignoranci. Tas nebija tā, ka vienkārši uzreiz tagad sitam logus. Es gribētu pieminēt tādu lietu, kāda ir būtībā milzīga atšķirības ar to, kas notika pirms 20 gadiem un tagad. Un šajā sakarā ļoti iedarās tas, ko ir teicis Aristoteles vairāk nekā pirms 2000 gadiem. Kāda atšķirība starp tautas vadoni, patiesu tautas vadoni un tirānu? Patiesu tautas vadoni sargā
pilsoņi par brīvu no ārējā ienaidnieka. Tirānu sargā algotņi no savas tautas. Diezgan dairunīgi, es domāju. Jā, mūs šobrīd visu sargā Latvijas policija. Ķužkungs, ko saka par to, ko mēs dzirdam? Es domāju, ka es piekrītu, teiksim, šiem apsvērumiem un noteikti arī, ja mēs runājam par pagājušā gada 13. janvāru, tad tiešām tā arī bija, jo redzot šo cilvēku paskaidrojums, kāpēc tika veikts šīs darbības, tad paskaidrojums var būt tāds, ka visi met, es metu. Es sēdēju mājās, redzēju, ka met, es gāju arī metu. Kāpēc? Nezinu. Domāju, ka varbūt tās būs labāk vai sliktāk, bet kaut kas būs. Bet kas būs? Ja? Tā kā līdz ar to es pilnīgi piekrītu šim apgalvojumam par to, ka jābūt ir mērķtiecīgiem šiem pasākumiem, plāniem un tieši katrs individu grupa vai sabiedrība var izdarīt ļoti daudz, sākot ar sevi, ar tuvākajiem tā tālāk. Par mērķiem, par kopīgiem mērķiem parunāsim pēc pavisam īsas reklāmas pauzes. Rūpējieties par savām locītavām ar Artrostop, locītavu uztura speciālistu. Vaicājiet pēc Artrostop 3 aktīvu vielu spēku jūsu locītavām un izbaudiet katru dzīves mirkli kustībā. Artrostop, nekādu locītavu sāpju. Nevari pakustēties? Izmēģini Voltaren ar unikālo emulgel formulu, kas iedarbojas divējādi. Tas nevien mazina sāpes, bet arī turpina dziedēt apslēpto iekaisumu, kad sāpes jau rimušās. Voltaren emulgel. Kustību prieks. Ģimenes aptiekā un aptiekā 1 Voltaren emulgel cena 3,49 centīmi. Netērē naudu reklāmai, popularizē savu uzņēmumu bez maksas. Biznesa kontaktu katalogs ZO.LV. Mēs turpinām diskusiju par to, ka ir nepieciešami kādi kopīgi mērķi. Tad diskusijas dalībnieku un Ansim ir kas piebilstams. Mērķiem skaidrs, ka ir jābūt. Es domāju, ka mērķiem ir jābūt kaut kādai tomēr tādas politiskās iekārtas izveidošanai, kur būtu plašām tautas masām pieņemam, kur teiksim, nebūtu visiem skaidrs, ka tā ir sīla, pie kuras tiek un tad rī. Bet tur ir vainīga politiska sistēma? Es domāju, lielā mērā, jā. Es domāju, lielā mērā, teiksim, šī vēlēšana sistēma, kas ir šobrīd, viņi to veicina. Viņi veicina, teiksim, tādas kliķes, partijas faktiski ir kliķes, un viņas raujas pie tās silas, un kad viņas pie viņas tiek, tad viņas jau atkal grūti dabūt nost. Vai pie tā vainojam vēlēšana sistēma, Zaļākungs? Par vēlēšanu sistēmu man arī ir savas domas, bet man lietas savādākā viedoklī, ka vēlēšanu sistēma Latvijā būtu jāmaina. Tam es arī piekrītu, bet šī nav šīdienas diskusijas tēma. Es domāju par vēlēšanu sistēmu. Protams, ne. Bija par to, kāda varētu būt mērķi, kas vienos sabiedrību. Pat izskanēja elites vai kliķes nomaiņa. Nomaiņa. Šeit tas vārds nomaiņa, tas izsaka. Nomainīt vienu elitu kliķi, nomainīt uz otru elitu kliķi. Sistēmas nomaiņa, lai neveidojas šādas kliķis. Vai tas ir iespējams? Mēs, man liekas, tā bija laba demonstrācija tam, cik tā situācija ir simetriska. Vienā pusē stāv Ants Bērziņš ar akmeni un saka, viņi man neklausās, un viņš jau arī viņus neklausās. Un otrā pusē sēž tie, un viņi nerunā, tāpēc, kā Ansim Bērziņam varbūt veseliskā veselība klibo, un tāpēc ar viņu nav vērts runāt. Un, ja nav šī dialoga, tad vislabākā vēlēšana sistēma, infrastruktūra un pat milzīgs naftas krāteris, kas mums iedot naudu, to situāciju neglābs. Jo, ja cilvēki nemāk runāt, ja viņi ir infantīli un viņi nespēja savā starpā vienoties un sarunāt, tad viņus nekas nevar glābt. Un tas, kas mūs var glābt, ir tas, ka mēs sadarbojamies, ka mēs esam solidāri, ka mēs viens otru atbalstam, ka mēs liekam idejas kopā, un tas ir vienīgais, caur šīm
iedzīvotāju kopienām, ka mēs nevis tā kaut kā idejiski viens otru atbalstam vai tā principā, bet reāli. Tā kā mēs paskatāmies, ko dara mūsu kaimiņi, ko dara citi mūsu ielas iedzīvotāji vai kas notiek vispār pasaulē. Un ka mēs atbildīgi tad pieņemam lēmumus, mēģinam saprast to savu lomu un sākt ar to, ko tad es varu darīt. Un tad tajā brīdī, ka mēs skatīsimies to, ko dara politiķi, un politiķi jutīs, ka viņus vēro, tajā brīdī arī kaut kas mainīsies. Tādā veidā tas spiediens arī var tikt izdarīts. Bet jūs pat minējat kā pozitīvs piemērs Bauskas nemieras, Telšu pilsētiņu. Jūs domājat, ka tas ir tāda normāla dialoga forma, kas ir faktiski, jau tāda, zinām, eskalācija tomēr? Tā varbūt ir ļoti galēja forma, tajā brīdī, ka ar tiem cilvēkiem nerunā, un ar viņiem, tā bija politiķa kļūda, ka viņi nerunā ar šiem cilvēkiem. Un tajā brīdī, ka ar tevi nerunā, tad tu aizēji to tiltu nobloķē, bet šī akcija, es domāju, pēc definīcijas viņa nevarēja pārvērsties kaut kādā logu daudzīšanā, kaut vai tāpēc, ka tie cilvēki bija atnākuši idejas dēļ. Un viņiem bija ko zaudēt, un viņi neiet un nedemolētu. Tāpēc, ka tas būtu bezjēdzīgi. Tagad ir kaut kas mainījies. Čuškungs, teiksim, politiķi runā ar policistiem, ar policiju. Redz viņu problēmas šobrīd. Labāk nekā pirms gada. Dzirdīgāk. Es domāju, ka noteikti. Vismaz ieklausās. Un, protams, teiksim, viņš nevar izpausties kaut kādos, finansiālos materiālos, jo viņi vienkārši nav. Bet es domāju, ka jebkurā gadījumā šīs izmaiņas, kādas notiek sabiedrībā, viņiem ir pamats uzskatīt par to, kad cilvēki sāk domāt un meklēt šo dialogu. Ļoti pareizi. Dialogs īstenībā, monologs nekad nav vienmēr novedis pie strupceļa. Tikai dialogs var, atrisināt šos jautājumus. Un varbūt es runāju par to nomainīt vienu vai otru, tad, man nāk prātā, kāda virtuāla datorspēle, kur man ir viens kaujinieks, es nomainu pret citu un tam līdzīgi, un tam man ar to ies labāk varbūt tas. Es domāju, ka tādā veidā, manuprāt, galīgi nepareizi būtu skatīties. Tieši būtu jāskatās no šī viedokļa, ko es varu izdarīt. Ko es varu izdarīt, ko var izdarīt mans kolektīvs, ko var izdarīt man ģimene, un nevis skatīties, kā citi dara un kā viņiem tas iznāk, un varbūt tās domāt, kā kaut ko tur, kā tautā saka, apčakarēt, bet tieši otrā, kā izdarīt labāk. Bērziņkungs, jūs esat nodibinājuši biedrību 13. janvārs. Kāda ir jūsu mērķi šobrīd? Šī te biedrība tika nodibināta, lai konsolidētu, teiksim, šo te notikumu dalībniekus un viņu atbalstītājus, vienkārši, lai paustu kaut kādu kolektīvo domu un stātos pretī, teiksim, valsts represīviem aparātam organizētā veidā. Bet varbūt jums ir kādas tālējošas domas par kaut kādu iespējamu dialogu ar politiķiem un valdību un veidot kaut kādu savu politiku? Es domāju, šīs biedrības kontekstā es pagaidām to nevaru tā apgalvot, tad ir jāspriež visiem kopā, bet skaidrs, ka dialogam ir jābūt. Vienkārši ir ļoti grūti veidot dialogu, ja mēs runājam par dialogu starp vienkāršiem ļaudīm un pie varas esošiem. Tad pie varas esošie parasti neklausās tajos vienkāršajos ļaudīs. Un, teiksim, var jau pats strādāt čakli, un skaidrs, ka es arī to cenšos darīt, un var redzēt savu kaimiņu, kas arī strādā čakli, bet tāpat laikā tas nebūtu nenozīmē, ka tas, teiksim, ka būs teikšana par mūsu abu nodokļiem, ka viņš nebāzīs sev viņas kabatā. Ka tur tomēr ir kaut kādiem citiem mehānismiem jābūt, lai to kontrolētu. Ko saka Latvijas antiglobālisti? Es domāju, ka problēma ir tanī, kā funkcionē valsts pārvalde faktiski. Tas ir, atvainojos, demokrātija, demokrātiskie procesi, faktiski viņi ir kā butaforija, faktiski farss. Pārstāvnieciskā demokrātija, viņi nedarbojas bez tiešās demokrātijas elementiem Latvijā. Un tur ir tā problēma. Tautai nav tās svirs, ka ietekmēt augšas. Svirs, ar ko ietekmēt? Zaļākums, jūs teicāt, kad bijušie barikāžu dalībnieki ir gatavi iet uz barikādiem, ja Latvijai tas būs vajadzīgs. Jūs prāt, ko ikdienā barikāžu dalībnieki, ja jūs viņam kontaktējaties, ko ikdienā viņi saredz, kādas izmaiņas viņi vēlas redzēt varas attiecībās ar sabiedrību? Par
varas attiecību ar sabiedrību izmaiņas vēlās ne tikai augstākajā līmenī, bet arī pašvaldību līmenī. Tas ir pilsētās un pagastos. Pārsvarā vietējās pašvaldībās dialogs notiek, jo viņi dzīvo blakus mājās, kaimiņus sētās, bet dažkārt arī vēlās lielāku dialogu ar vietējām pašvaldībām. Bet es domāju par vienu citu lietu. Es domāju, ka mēs visi kopumā iespējams esam palikuši mazliet apātiski. Gaidām, kad mums kaut ko atnesīs. Es šeit piekrītu teiktajiem vārdiem, ka ir arī pašiem jāveido un jāsniedz priekšlikumi. Tieši pāris stundas pirms šīs pārēdes man bija tikšanās ar jauniešu organizācijas pārstāvjiem, un es viņiem uzdevu jautājumu, kāpēc Latvijā pašlaik nav vienotības. Ir daudz dažādu sabiedrisko organizāciju, katra domā par kādu mazu mērķīti, bet ja tās sabiedriskās organizācijas apvienotos, tad būtu spēcīga organizācija un dotu spēcīgus jautājumus un lielāku ietekmi. Jūs minējāt par apātiju, iedzīvotāji aptaujā saka, ka nav jēgas kaut kādiem protestiem, kas varētu liecināt arī par apātiju. Mūsu raidījuma laiks iet uz galu. Putiņas kundze, jums tāds noslēgums. Šis vēlēšanu gads mainīsies kaut kas svars un sabiedrības dialogā, teiksim? Es domāju, ka mainīsies, un tur ir zināmi iemesli. Ja mēs paskatāmies uz vienu citu protestu jomu, kas bija nāca klajā 80. gadu beigās, 90. gados, proti tas par pilsētas attīstību Rīgā. Tagad cilvēki protestē gan pret metro būvi, pret slokas papīra fabriku, tad 90. gados Rīgā būvēja Jēkabu kazārnu vai zem kongresa nāmu šo te stāvvietu, kur sargāja kokus. Un tagad lielākā daļa šīs aktivitātes ir aizgājusi uz tiesas zāli. Un šīs lietas, jā, tiek risināts tiesā. Un ir arī mums diezgan daudz politikas jomas, teiksim, kā pensijas vai, teiksim, ģimenes politika, kas arī ir nonākusi Satversmes tiesā. Un tas ir viens no veidiem, kā cilvēki efektīvi šīs te lietas sāk risināt, un tiesas kļūst par to vietu, kur mēs mierīgi varam to visu sarunāt. Tas, kas tagad notiek spiediens uz šīs te, varbūt ne politiskās sistēmas, bet publiskās politikas maiņu. Proti, kādā veidā mums politika tiek īstenota. Un es domāju, ka šis te spiediens, kas sākās gan atsevišķās politikas jomās, tā kā Bauskā, arī tas vedīs pie efektīvākas valsts pārvaldes. Un tā kā noteikti tas ir visu mūsu rokās, vai tas patiešām tā notiks. Paldies! Tātad visu mūsu rokās par efektīvāku valsts pārvaldu un tiesisku valsti. Paldies visiem raidījuma dalībniekiem, ka ieradāties šodien, un tiekamies pēc nedēļas. Vislabāk! Vislabāk!